9:42 minūtes. Atkal pilna studija sanāk. Pilna studija saregulēta. Mums te mikrofoni augstāk un zemāk. Mums ir ciemiņi Miks Galvanovskis un grupa Da Gamba. Labrīt! Divi čēli. Labrīt! Priekšēt būt arī Da Gamba jau. Jā, Mikam šodien pirmā reize radios kontā. Jā, un es saku, liels prieks šeit būt, beidzot paviesoties pie jums un redzēt, kā jūs arī dzīvē izskatāties. Mēs apsveicam, jums ir jauna dziesma kopdarbs. No kura puses tad sākās tas priekšlikums par kopdarbu? Da Gamba uzrunāja vai Mika? Mēs sadraudzējāmies ar Miku, dzērām intensīvu tēju un rezultējās idejā. Ka mums notiek kaut kas kopā jādara, jo mums ir līdzīgs domgājiens un mēs esam par roku vienmēr bijuši un roks nāk apakaļ. Un līdz ar to tas sākās ar to, kad vispirms bija mūzika, melodijas, tiksim tā instrumentālā daļa un tālāk es nodevu stafetu Mikam un tālāk jau viņš izdomāja, kāds ir tekstuālais saturs. Ko tu Mika izdomāji? Pavisam vienkārši, varbūt no sākuma Valds gribēja tādu bišķiņu pozitīvāku gabalu, bet neteiksim, ka viņš ir negatīvs vai depresīvs, viņš ir nopietns, jo šajā gabalā mēs runājam par tādām tēmām, kas ir tā kā, varbūt cīņa ar sevi iekšējām vispārējais un ar to tādu ziņu par to, ka, hei, tu neesi vienīgais, mums visiem ir bijis sūdīgi kādā brīdī un dienas beigās tu esi tikai pats sev, kas var palīdzēt tikt no tā visa ārā. Pirms tūlīt būs pirmatskaņojums rādījos konto ēterā pie kam dzīve, jā, ar visiem čeliem un izpildījums ļoti ekskluzīvi. Es gribēju prasīt par to rock mūziku, jo tu jau izteicies pirmīt par to, ka tāda rock mūzikas renesanse ir mēs bijām radio konferencē, Eiropas radio konferencē, kur arī izskanēja tā doma par to, ka rock radiostacijām ir, nākotne. Kāpēc, ar ko tas izskaidrojums? Man liekas, ka viss iet par riņķi vai par spirāli un nāk atkal modē kaut kādas lietas, kas bija 90. 2000. Grupas, kas tajā laikā bija populārs, atkal jauniešu vidū ir aktuāls, kā piemēram Limp Bizkit. Intervija bija ar Fred Durst, kurš saka, ka viņš ir festivālā, viņš uzdod jautājumu, kurš ir, mums dzirdēs pirms tam vai pirmo reizi visi pacēla rokas, pirmo reizi viņi dzird viņu, jaunieši līdz 30. Un arī tas, ka Oasis apvienojās, mēs zinām, kas notika ar biļetēm visā pasaulē. Un tas ir tas, ko cilvēki grib, un tas ir jādod viņiem. Bet es vēlētos tā pieminēt nedaudz par to, ka nav tā, ka mēs pēdējā brīdī esam izdomājuši lekt šajā roka vilcienā tikai tad, kad sāk kļūt aktuāli, bet mēs jau vairākus gadus cīnāmies šajā industrijā, lai parādītu to, ka roks ir dzīvs, un šobrīd šī sadarbība arī par to arī liecina par to, ka roks ir dzīvs. Un kas arī mums piesaistīja Mikā, jo viņš bija tāds vienīgais, es pat teiktu, no jaunajiem mūziķiem, kurš vienkārši turēja to roka karogu, jo pārējie visi hip-hopā, un viņš tur bija, un mēs viņu redzējām, un pamanījām, un gājām uz koncertiem, un fanojām, un tāpēc arī mums saskan šajā. Dzīve mūzikā ir viens tāds liels aplis - roks, pops, disko, raps, un atpakaļ, neviens priekšu. Mīļie radios konto klausītāji, tūlīt ekskluzīvs pasākums pirmatskaņojums, Miks Galvanovskis, grupa Da Gamba, vēlos būt pats. Akustiskā versija. Mēs ļoti ceram, ka jūs uzliksiet arī ierakstu. Tie, kuri neredz loģiski, neredz šeit studijā ir divi čēli, kahons un tad balsti. To kastu sauc kahons. Kahons, jā. Es domāju, ka vienkārši makšķernieki. Bet mēs esam visi šeit, te ir visi, jā. Makšķernieki kastu. Laiž. Miks Galvanovskis un Da Gamba dzīvajā ar 1-2 mikrofoniem. Ceru, ka iznāca, vai ne? Viss ir vietā, jā. Es nezinu, vai klausītāji tur vēl ir, bet paldies, puiši! Paldies! Līdz citai reizei!